lai cik dīvaini arī nebūtu, protams, Knuta skujnieka dzejoļi ir atsevišķi dzejoļi bijuši, protams, atzejot krievu valodā, bet tās ir bijušas dzejas kopas, bet liela krājuma krievu valodā līdz šim Knutam skujniekam nav bijis. Un šobrīd mēs tuvojamies šim krājumam. Patiesībā krājums jau ir radīts. Krājumu. Es šeit gribētu runāt par, protams, Knuta skujnieka brīnišķīgā, lieliskā dzeja, bet es gribētu runāt par atzejotāju, ar Olgu Petersoni. Mēs esam pirms daudziem, jau 10 gadu satikušās uz vienas skatuves. Mēs esam satikušās melodijā, ritmā, emocijā, un tagad pēc daudziem gadiem mēs satiekamies viņas atzījotajā dzejā, atkal melodijā, ritmā un emocijā. Un Olga Petersone, par kuras šo krājumu, nemaldos, Olga 101 vai 102 dzejoļi, 101, jā, 101 dzejolis. Māris Salējs, kurš sūta sveicienus no Lietuvas un izsaka nožēlu, ka nevar šodien būt klāts referātā, referējot par šo krājumu, izteicās un arī raksta grāmatas priekšvārdā, ka grāmatā nav neviena lieka dzejoļa. Šis ir tik izcils krājums. Un man gribētos piekrist, jā, ka tas ir tā, un ka Olga ir ārkārtīgi jutīgi uztvērusi Knuta dzēju, un to, protams, mēs esam jau redzējuši viņas Raiņa, Aspazijas, Ulda Bērziņa, Egila Klauža atzejojumos. Jā, un šodien jau pavisam lasītājiem tuvu ir pietuvojies krājums Basās zvaigznes, un es šobrīd aicinu atzejotāju Olgu Petersoni. Jā, nāc no šurp. Jā. Man paldies Ingūna par tādu iespēju. Es domāju, vispār pirmoreiz mūžā es piedzīvoju tādu pirms atveršanu, tādu preview. Bet jūtos ļoti dīvaini, jo runāt par vēl neiznākošo grāmatu, tas ir kaut kāda spocīga pieredze. Jā, bet es tomēr ticu, ka tā būs. Un, nebūsim aņticīgi. jā. Un negribās atvērt noslēpumus, bet tu pati man pavaicāji. Jā, es gribēju pavaicāt, kas vēl būs grāmatā. Ir tikai dzejoļu skaits šis 101. 101, 100 iekšā, viens uz vāka. Jā, 100 iekšā, viens uz vāka. Es domāju, ka lielākais noslēpums ir pats Knuts un Knuta dzeja. Un es gribu pateikt, ka joprojām, neraugoties uz to, kā esmu nodzīvojusi ar Knuta dzeju gadu, no dienas uz dienu, un tik un tā es jūtos sevi tā kā tikai pietuvojos pie šīs dzejas, cik tuvu es nezinu, to novērtēs lasītāji. Un es domāju, ka negribas man visus noslēpumus atvērt. Visus ne. Un daudz runāt arī nepārāk gribas. Es saku, vēl nav par ko, bet
vismaz dot tādu priekšstatu. Nu, kā noslēdzas grāmata? Tu par tu varētu pateikt. Jā, to jā. Es ne tikai atzēju, es sastādīju šo grāmatu arī, un, protams, bija jāraksta priekšvārds, un es to nemāku. Un es izdomāju, ka es iedošu krievu lasītājiem vispirms informāciju, jo Knuta dzīve un liktenis tik, teiksim, sarežģīts un jādod, protams, informācija. Savādāk cilvēki nesapratīs, kāpēc, kāpēc, kā viss seko. Un tas jā, un ar to es sāku. Bet beigās man, protams, gribējās arī pavēstīt par to, kas notiek ar Knutu šobrīd. Jo Knuts pats atzīstas, ka vairs neraksta dzeju, un kāpēc, un ko viņš dara šodien, par ko viņš domā, tas viss ir pēcvārdā. Pēcvārda būs grāmatā. Sīkāk tu nestāsti? Nē, būs intervija. Tā kā esmu žurnaliste, man šis žanrs ir ļoti tūs, un es mēģināju tomēr izvilkt no Knuta, un viņš padevās. Ja? Un vienkārši es gribēju pateikt par vienu noslēpumu es atveršu, un es vienmēr to teikšu, ka Knuts, ka man bija daudz pamācību, jo, ja tu atzējo, un to Knuts zina, un Uldis to zina, ja tu atzējo, tu uz kādu brīdi tu mēģini pārtapt par šo te savu varoni. Un es mēģināju pārtapt par sklinieku. Jā. Un es teiktu, ka sekmīgi. Sekmīgi, paldies. Knuts vienkārši viena mūsu tikšanās ļoti labi pateica man, un to es nekad neaizmirsīšu. Viņš teica tā krieviski: "Nu, ты меня перебрала, но всё в мою пользу." Tas ir lielākais kompliments. Jā, un es, protams, ka es esmu lepna, ka grāmatā tiks rakstīts pirmajā lapas puse, kā авторизованный перевод Ольги Петерсон. Latviski to nevar, nav tāda vārda, bet tas ir autora pieņemts. Jā, Un nu, mums nav Latvijā nav vajadzības. Mēs neesam tik lieli un tik plaši, vai ne? Un tas, protams, ka autora pieņemts. Un, ja mums nav iespējams neautorizētu tulkojumu vispār izdot. Nu, jā. Tik vienkārši. Nu, jā, bet tā, jā. Un tad vienkārši tāds ieskats arī preview. Jā, aicinu jūs. Jā, tagad nelielu ieskatu. Jā, Jā. Tad tu paskaties, ko tu vēlies, te ir tāda čupiņa. Skaties, visus mēs ne, bet ko tu izņemsi kā kārti. Tā, hop. Skatīsimies, kur ir tādi īsāki drusku. Davai. Teiksim, tad jūs varu vairāk palasīt. Kas kols? Īsāk. Nu, teiksim, piemēram šito. Šī diena gara bija, jā? Jā, labi. Labi. Lasīšu. Jā. Šī diena gara bija un nebija ļauna. Un tāda pati atkal aizies rīt. Mēs kāpjam debesīs pie vērša un pie auna, to balto mēnesi sāli palaizīt. Pa vēja izļodzītām miglas kāpēm, iet bars, iet vezums, dievam bēdu sūdz. Mēs dzīvojam no tukšuma un uz slāpēm. Skan mūsu krūzes ģerkstoši bez vāpēm, un sausa mēle jaunu krustu lūdz. Šī diena gara bija, bet tās nav gana. Un tāda pati atkal rītu būs. Un kāpjam mēs pēc kučiera un gana, un mostamies pēc pašu sistās zvana, kā balta puta aizpeld pestīšana, un saules bedrē atkal pamet mūs. Un tagad krievu valoda.
День длинным был, он был хладнокровным. Таким же завтра будет он опять. Мы всходим в небо и к тельцу, и к овну, их белой лунной соли полизать. Ввысь по расхлябанным туманам влажным орда несет богам свой плач и крик. Мы устаем от пустоты до жажды, но скучно звяканье богалов бражных, и снова ждет креста сухой язык. День длинным был, не хуже и не лучше, и повторится он в который раз. Взойдем мы в небо, где пастух и кучер, ударит колокол рукою нашей пущен, спасенье схлынет белой пенной тучей, и солнце в яму спрячутся от нас. Браво. Paņemsim šito dullo zvanītāju. Ага. Un tas dullais zvanītājs pusnaktī, tas ir tikai vējš. Tas ir tikai vējš. Un tas dobjais iesitiens pakrūtī, tas ir tikai vējš. Tas ir tikai vējš. Un tā asins, kura dun kā zem āmura, tas ir tikai vējš. Tas ir tikai vējš. Un tas rūgtais kamoliņš dziļi gāmurā, tas ir tikai vējš. Tas ir tikai vējš. Un tas punkts, kas pielikts steigā vēstulē, tas ir tikai vējš. Tas ir tikai vējš. Un tas klusums, kam kā purvam pāri ej, tas ir tikai vējš. Tas ir tikai vējš. Un tas roku trulums un tā nenoderība, tas ir tikai vējš. Tas ir tikai vējš. Un tā neskaidrā uz nākamību cerība, tas ir tikai vējš. Tas ir tikai vējš. Paldies! Nu, te es drusku mainīju ritmu. Savādāk man nesanāca. Nē, to es saprotu. Jā, tu saprati. Тот полоумный полночный звонарь, лишь ветер, всего лишь ветер. Тот глухой в подреберье удар, лишь ветер, всего лишь ветер. Та кровь в висках молотком, лишь ветер, всего лишь ветер. Та горечь в гортани комком, лишь ветер, всего лишь ветер. Та поспешная точка в письме, лишь ветер, всего лишь ветер. Та тишь, как в болотной тьме, лишь ветер, всего лишь ветер. Та тщета и рука неимущего, лишь ветер, всего лишь ветер. Та неясная жажда грядущего, лишь ветер, всего лишь ветер. Mans augusts, mans jātnieks, mans ķeizeris un gans, viss gads, lai tiek citiem, bet augusts ir mans. Ja prātu vairs nedos, vienalga dos slāpt, pēc zvaigznes, pēc plūmes, pēc sirds sāpes kāpt. Un atbalsts tik dzidra, un apvārsnes tāls, un dzīve, un nāve, un medus, un sāls. Мой Август, мой всадник, пастух, господин, из года оставлю я Август один. Умом не уважит, прикажет желать до звезд и до слив, и до сердца достать. И ясное эхо, и дальняя боль, и смерть, и рожденье, и соты, и соль. Gudrība. Ne gudrība, ne dusmas nenāk prātā, tik tīra debesis tā kā izraudāta. Un bailes nenospiež, un nesūrst kauns, un uznāk mēnesis nepazīts un jauns, un zvaigznes zaļganās un ogļu zilās, cilgās pat karstā kāre pārtop klusās ilgās. Un svītru
pavelk putna kliedziens sīks. Cik mūžs ir īs, cik tas ir bagātīgs. Вот здесь я переврала немножко. Посмотрим. И гнев, и мудрость все уже забыто. Так чисто небо, как слезой омыто, где месяц незнакомый молодой с зеленовато-пепельной звездой не саднет стыд, и страх не угнетает, и вожделение себя смиряет. Черту подводит слабый птичий крик. Как век наш короток, как он велик. Прекрасно. Es nezinu, jā. Es nezinu. Es nezinu. Es nezinu. Es zinu tikai to, ko gaisma zina. Ka jāuznāk, ka jāaiziet un diezgan. Un nav neviena zīme jāatmin. Vienalga man. Vai sidraba, vai dzelža, vienalga, kā ap delmiem ķēdes kals. Vienalga, sapūs sirds kā rudens ābols, bet paliks sēklā viena laipna balss. Es nezinu. Es nezinu, vai paliks. Es dzirdu tikai to, kas stundas krīt. Es nezinu. Es meklēju. Es gribu jebkurā balsī vienu ieklausīt. Не знаю я, не знаю я, не знаю. Я знаю только то, что знает свет. Взойти, зайти, опять взойти, и хватит. И в знаках разбираться толку нет. Мне все равно, что серебром, железом, мне все равно, что цепь запястья жжет. Пускай сгниет, как плод осенней сердце, но семя чей-то голос сбережет. Не знаю я, не знаю, сбережет ли. Я слышу только мерный ход часов. Не знаю я, ищу я и хочу я узнать тот голос в сотнях голосов. Tāda ir mūsu dzīve. Ja. Tāda. Tāda ir mūsu dzīve. Starp nomodu un starp miegu. Un starp sniegu. Starp mīlestību un pasaku. Starp maizes donu un miegu. Pa vidu kā saules puķei sēklas sīkas un melnas. Uzdvašo stiprāk un nepaliks vairs uz dēlnas. Tāda ir mūsu dzīve. Sakni dzendārzā svešā, novīst pie namas liekšņa, bet izplaukst uz padebesu. Neatminēt vairs vakara, necerēt rīta. Tāda ir mūsu dzīve. Trausla un nepelnīta. Такова наша жизнь между снегом и бдением, между любовью и сказкой, коркой хлеба и сновидением. Как у подсолнуха черные семечки посередине. Дунь сильнее на ладонь, нет их уже и в помине. Такова наша жизнь в чужом огороде корнями. У крыльца увядает, расцветает за облаками. Не надеясь на утро, не вспоминая ужина, такова наша жизнь, непрочная и незаслуженная. Tā tagad dzejoli, es lasīšu dzejoli, kas ir grāmatas virsrakstā. Tā bija Olgas izvēle. Viņa izvēlējās šo dzejoli un Izvēlējies kā virsrakstu Ingūna. Ingūna izvēlējās. Dzejolis saucās Basās zvaigznes.
Tas zejols ir sen rakstīts, tas ir 63. gads, tas ir rakstīts vēl Mordovijā, Lēģerī. Dziļos mežos pazudusi diena, simtiem jūdžu, kamēr atnāk rīts, basas zvaigznes salst uz melnā pliena, debes ledū bārās zvaigznes trīc. Kādos ceļos tas ir šonakt dzītas, kāda pamāta ar rīkstēm draud, modras, bailīgas un izmocītas, zilās acis asā vējā raud. Cilvēks sēž pie krūzes karsta piena, platā ierī bieza zeķes kalst. Viņš to nezina, ka uz ledus pliena miljons sīku zvaigžņu bērnu salst. Tikai tad, kad viņam atņem ieri, kad kā suns viņš slieksnim pāri dzīts. Naktī pretī spītīgs slejot pieri, saredz viņš, cik žēli zvaigznes trīc. Jūt līdz kaulam sala naidu melnu. Iet un iet, līdz smagi sniegā krīt. Lēni ceļ tikko siltu delnu. Basās bārās zvaigznes noglāstīt. Starp citu, izrādās, ka kamēr kad šīs zejoles atsūtīts uz mājām, man vēl esot Mordovijā bija folklorizējies. Bija sacerēta dziesma, kuru dziedāja. Man ir tāds video ieraksts, kur viņu dzieda Valmieras teātra aktieris Valdemārs Karpačs. Vēl vai ne? Un es kādreiz prasīju cilvēkiem, kas tā pa dziesmu, kas tāds, ko tu piesienies, vai mēs zinām, vai nekad dziedām. Tautas dziesma. Mordovu. Jā. Nu, un šeit tika izvēlēts, ka tā ir, ka tā arī sauksies grāmata. Jā. Paldies tev, Ingūna, par to. Босые звезды. День уходит по дороге длинной, сотни верст, пока придет назад. Стоя босиком на черной глине, звезды в небе ледяном дрожат. То ли мачеха их била розгой, то ли кто-то выгнал в вечеру. Так они беззвучно, так бесслезно плачут на пронзительном ветру. Человек носки у печки сушит, греет молоко и не поймет, что во льдах небесных мерзнут души миллионов горьких звезд-сирот. Но когда он печки сам лишится, как с порога вышвырнутый пес, ночью он увидит эти лица, эти синие глаза без слез. И когда мороз его обнимет, он, упав на снежную кровать, еле теплую ладонь поднимет, все босые звезды приласкать. Bravo. Nu, tad vēl nolasīsim ar ko mēs beidzam grāmatu. Jā. Jā. Mēs gan to, principā, dzirdējām šodien, bet nu nekas. Nu, tas bija ļoti daudz balsu. Jā. Kamēr vēl dreb mana roka, kamēr dreb rokas ēna, paliec. Joprojām paliec mulstoša, karsta un lēna. Kamēr vēl esmu pie prāta, paliec, tu manā prātā paliec. Joprojām paliec balta un pasargāta. Пока мои руки трепещут, пока трепещут их тени, останься собой, останься, кроткой, горячей, сметенной. Пока при мне еще разум, останься ты им хранимой. Останься собой, останься, чистой и неуязвимой. Paldies! Paldies! Jā. Jā.
Es gribu teikt paldies Knutam par to, ka viņš ir bijis šos gadus kopā ar mums, gan ar savu dzeju, gan ar savu stāju, kas nav mazāk svarīgi. Un, protams, es gribu teikt paldies visiem dzejas un atzejas lauku kopējiem, un kas šodien bija ar mums šajā pasākumā. Es gribu teikt paldies Uldim. Viņš arī bija viens no veicinātājiem, piemēram, Genādijai Hi krājuma izdošanai, jo abiem, gan Uldim, gan Knutam, Alaž ir, man liekas, galva pilna ar tādām sabiedrības dažkārt neprātīgām idejām. Un milzīgs paldies Olgai. Un šis te pušķītis tāds man šķita, ka tie miķelīši tādā baso zvaigžņu krāsa. Mazliet varbūt Knutu sumināsim ar saulīti. Tā tāds puķis manā bērnības krāsā. Un dzimšanas dienā jau Salaspilī gan uzdāvināja Knutam kliņšrozītes stādu, bet, lai šodien tā saule tik rudenīgā dienā. Ja. Tātad, ja kādam ir vēlme... Paldies jums visiem, ka jūs bijāt. Jā, un paldies visiem, ka jūs bijāt kopā ar mums. Mēs aicinām uz kādu vīna glāzi, tīrāku. Un gaidīsim arī grāmatas atvēršanu. Pašreiz redzam, ka ir grāmata. Man šķiet, mēs to jūtam, ka ir vērts gaidīt. Un ir vērts gaidīt grāmatas atvēršanu. Jā.